Vienā dienā ar ministru prezidenta grāmatas prezentāciju pie lasītājiem nonāk arī biedrības Latgales studentu centrs darbs Es saku, tu saki, pasakas par krīzi, kur apkopots latgaliešu literārās un tautas pasakas derīgu padomu lētai saimniekošanai, kā arī anekdotes par mūsu laiku Latviju un politiķiem, kā atklāja grāmatas redaktori, krīzē jāstājas pretīm ar optimismu. Es domāju, ka pie vainas savā ziņā ir pirmkārt kopības sajūta, vai mēs viens otru ādam nost, vai arī sadodamies kaut ko kopīgi risinām. Un ja mēs izšķīdīsim, tad tā krīze nebeigsies nekad. Un es domāju, vispār Latvijas sabiedrību nedalot krievos, latviešos, ticīgos, neticīgos vai musulmaņos. Tas vienkārši, ja mums ir Latvija, tad viņi ir, un ja mēs izšķīstam, tad viņas nav. Tad tā sabiedrība ir jāpārkāp bišķi pāri tam, un tā skaitā, es domāju, tas latgaliešu pieteikums, ka mēs jau arī esam tepat, un mēs tāpat mīlam savu valsti, bet vienkārši mēs esam drusku citādāki. Un vienkārši pret krīzi ar optimismu. Grāmatu Es saku, tu saki, pasakas par krīzi veido 7 atsevišķu brošādas burtnītes, kas sasietas sainītī ar autentisku padomu laika papīra auklu.